Sveiki, man sauc Līva, un es ieradusies ar savu kolēģi, vizāžistu Līgu, lai šodien apskatītu un paravidētu Zanes skapi. Es esmu Zana Šteinberga, strādāju LNT par režisoru. Man patīk horoskopi, man patīk interjeru lietas un man patīk aksesuāri. Es neatceros gan, kas to ir teicis, ka Dievs slēpjas detaļās. Pēdējā laikā es, varbūt skaļi skanēs, es mēģinu uztaisīt mēbeles. Jā, interesi man ir arī kino, jā, bet tā kā Latvijā kino ir tā pašakāk, tad atliek vien skatīties to, ko citi ir uztaisījuši. Man personīgi ļoti svarīgi komforts, lai man nav jādomā par to, ka man nav vērts sēdēt montāžā, jo montāžā sēdēt tas ir ļoti garas stundas. Uz filmēšanu man ir jāģērbjās praktiski, bet tai pašā laikā, ja tas ir, teiksim, mežā, tad tās ir džīnsas un gumijas zābaki un kēdes, bet tas ir, teiksim, teātrī, tad man ir jāģērbjās arī attiecīgi zolīti. Un visās pārējās dienās es varu ģērbties kā sieviete. Tā, sākam skatīties, ko tad mēs tev te varam atrast. Ļoti labi. Katrā skapī jābūt baltām blūzēm. Ir šitā. Nē, beidz, nē, šitos neapēc. Oi, kas ir šis? Tas ir baisīgi, ne? Kur tu To tādu es nenēsāju. Viņš vienkārši stāv. Kāpēc viņš atrodas šeit, tad, ja tu viņu nenēsā? Melns. Kāpēc ir daudz? Rādi, kur ir tavu zābaki? Jā. Vai uz zābakiem? Īstenībā arī šādā variantā viņas neizstās slikti. Es viņas nesēju ar šiem te. Šitie man baigi patīk, tie ir Jolantas Valdepalās. Tā kā Zana ģērbjās tumšās krāsās pārsvarā, aksesuāri ir tieši tā lieta, ar ko viņi cenšas šos apģērbus paspiltināt, padarīt krāsainākus. Jā, ļoti daudz redzu brošas dažādas. Cik var saprast, liela daļa viņa ir pati taisījusi, ko arī jūs varat izdarīt ļoti vienkāršā veidā. Tu vēlies, lai citi redz tavu drēbes skapi, sūti fotogrāfiju un savu stilu aprakstu uz hugo@diena.lv.